Tātad uzmanību! Pa labi, pa kreisi, palaidīsim kolonu. Lūdzu, pa labi, pa kreisi, palaidīsim kolonu. Šoferi, kas nelaiž garām, neapstājas ceļa malā, ļaunākajā gadījumā pat apzina tos, kas apstājas. Ar šādu attieksmi nereti izsaukuma laikā nākas saskarties operatīvajam transportam, ātrai palīdzībai, ugunsdzēsējiem, policistiem, arī glābšanas dienestam. Lūdzu, atbrīvojam braucienu daļu, nobraucam laiku pa labi, pārsvarā vadītājs pa labi nobraucam. Gadījumos, kad sirēnām kaucot un balkuguniem mirgojot kolonā brauc kādas amatpersonas eskorts, šādi neapzinīgi autovadītāji ne tikai traucē specrotas policistu darbu, bet dareiz pat rada avārijas situācijas, piemēram, pēkšņi apzinot pretējā joslā stāvošos auto. Ikdienā sodīt šādus braucējus eskortam iespēju nav daudz, jo galvenās ir rūpes par baudāmo drošību. Paņemiet motus, kur jums aizmugurē brauc. Lai ar tiem cīnītos, tiek rīkoti reidi, kad policijas automašīnu kolonai seko policisti uz motocikliem, kas uzreiz aptur pārkāpējus un sastāda protokolus. Šādā reidā par Rīgas rajona darbdienas pēcpusdienā piedalījās arī Diena TV, kas novēroja, ka policijas stāstītais nav pārspīlējums. Kopš pēdējās apstāšanās mēs esam nobraukuši nepilnus 2 kilometrus, un motocikli mums jau ir beigušies. Kolonu ignorēja gan vairāk smagi auto, gan ceļa būves smagā tehnika, pat apsardzes automašīna. Kāds šoferis pabrauc garām visai kolonai, pat neiedomājoties samazināt ātrumu. Pietiekami plats ceļš ir. Tas ir pirmais. Jūs zināt, ceļa satiksmes noteikumi? Jā, es nepadomāju par to. Jo kolona bija tā kā visi kopā un kameras filmās. Un tā kā es teicu vienam jūsu čekam, ja es iedarbināšu zinēju. Nevar dzirdēt. Redzēt arī nevar? Var. Sarkanā zilās balkugunis. Var. Tad kā pārkāpis jūtaties vai nē? Nē, jūtos. Ceļu satiksmes noteikumos teikts, ja tuvojas operatīvais transporta līdzeklis ar iedegtu mirgojošu zilu un sarkanu balkuguni un ieslēgtu speciālu skaņas signālu. Citiem tajā pašā virzienā un arī pretim braucošo transporta līdzekļu vadītājiem jādod tam ceļš, apturot transporta līdzekli pie ietves vai uz nomales. Ja tā aizņemta, iespējami tuvāk braukt uz labajai malai. Par šī noteikuma neievērošanu draudz sods no 20 līdz 50 latiem un 2 soda punkti. Neviens nestājās vispār. Neviens pasties, kur džips tā. Pirmais, šitas ir tā situācija, kad es stāstīju. Šajā reidā dažu stundu laikā administratīvā pārkāpuma protokola tika sastādīti 35 pārkāpējiem. Biežākais skaidrojums – neredzēja balkugunis un nedzirdēja sirēnu. Daudz atrunas, dažādas, lai policija nodarbojās ar citiem pārkāpumiem, ķer agresors, vadītājs dzērumā, nevis ar tādām muļķībām. Kā kurš cilvēks, teiksim, kā kurš vadītājs uzskata šo? Es uzskatu, ka šis ir diezgan rupšs pārkāpums. Ceļu policija sola, ka līdzīgas akcijas tiks rīkotas arī turpmāk. Tāpēc aicina vadītājus ievērot satiksmes noteikumus. Tam pievienojas arī Ivo Leitāns, Jānis Palkavnieks, Diena TV. Paliekam uz vietas, seko kolonna. Stāvam uz vietas, seko kolonna.